Labdien! Priecājamies jūs satikt Latviešu fonda 2023. gada pilnsapulcē. Es esmu Elīzabete Ludvika, un šis ir 2022. gada Latviešu fonda aktīvo projektu lietvedes ziņojums. Mēs kopš 2022. gada oktobra esam atbalstījuši visi kopā 29 projektus, 21 mazo projektu, 13 no tiem ir jauni, kopš 2023. gada pavasara, ieskaitot arī īpašās akcijas, 6 lielos projektus, 3 jaunus no šī gada vasaras, kā arī 2 īpašās akcijas projektus 2023. gadā. Pēdējā gadā kopā ir noslēgti 18 projekti, kuriem ir iesniegtas un saņemtas visas atskaites, un kopējais 2023. gada piešķīrums ir 45,000 ASV dolāru. Paldies jums! Paldies visiem ziedotājiem! Labdien! Es esmu Elīzabete Ludvika, aktīvo projektu lietvedes ziņojums par šī gada darbību 2023. gada oktobrī. Mums šogad Latviešu fondam ir bijuši 29 aktīvi projekti, 21 mazais projekts, tā skaitā 13 jauni projekti un 2 īpašās akcijas projekti. 6 lielie projekti, tā skaitā kopš 2023. gada 3 jauni projekti. 18 projekti mums ir pabeigti un pēc atskaitu iesniegšanas slēgti šogad. Paldies jums! Labdien! Es esmu Elīzabete Ludvika, aktīvo projektu lietvedes ziņojums par 2023. gadu Latviešu fondā. Mums šobrīd ir 29 aktīvi projekti, no tiem 21 mazais projekts, tā skaitā 13 jauni mazie projekti un 2 īpašās akcijas. 6 lielie projekti kopā, 3 jauni no 2023. gada, bet 18 projekti šogad ir pabeigti un pēc atskaišu iesniegšanas slēgti. Paldies par uzmanību! Pirms turpinu tālāk jums pastāstīt vairāk par mūsu projektiem, gribu pateikties Andrai Zomerei. Sirsnīgs paldies, Andra, par darbu Latviešu fondā pagājušajā gadā aktīvo projektu lietvedes lomā. Vēlam tev veiksmi tālākos ceļos un ceram kādreiz atkal atgriezīsies Latviešu fonda darbā. Paldies, Andra! Zeme, kas dzied, ir projekts, ko Latviešu fonds atbalstīja pagājušajā gadā. Tā ir par dziesmas spēku, unikālām personībām un dziesmu svētku tradīcijas pirmsākumiem. Mēs esam Zeme, kas dzied, un Zeme, kas dzied, nevar nedzirdēt. Filma Zeme, kas dzied, ir ar laimīgām beigām, par vīriem, kuri centās saliedēt tautu ar dziesmu, un viņiem tas izdevās. Jau teju 150 gadus reiz piecgadē mēs joprojām sanākam kopā, lai sajustu mūsu tautas spēku. Tā raksta Māris Martinsons, spēlfilmas Zeme, kas dzied režisors. Scenārija autors Dainis Ivāns, kuram top grāmata pēc filmas scenārija stāsta, ka iecere veidot šādu filmu režisoram Mārim Martinsonam un producentei Lindai Krūklei radusies jau 2017. gadā, pirms Latvijas 100-gades, pārdomājot, vai ir kāds Latvijas vēsturē neizstāstīts stāsts, kurš būtu ieinteresēts kā filmas sižets. Tā, nu viņi esot apstājušies pie 1873. gada un pirmajiem dziedāšanas svētkiem, un sapratuši, ka šķietam labi zināmais datums, tomēr glabā daudz nezināmā un pieejamā informācija ir visai izkaisīta. Informācija par to laiku tika meklēta caur daudz dažādu nozaru prizmu, un talkā nāca scenārija autors Dainis Ivāns. Viņš to apraksta šādi. Aptvērām to, ko cilvēki līdz mums ir izdarījuši, varētu teikt fragmentāri, jo viņi ir pētījuši atsevišķas jomas. Protams, būtiski bija mums atmiņu stāsti, piemēram, Matīsa Kaudzītes atmiņas no tautiskā laikmeta, Ārona Matīsa raksti, Rīgas latviešu biedrības protokoli, gada grāmatas un vēl citi avoti, bet arī trimdā izdotā dziesmu svētku vēsture. Viņi stāsta, ka neparastais šajā darbā pie filmas un darbā ar aktieriem bija, ka vajadzēja katru reizi atgādināt, ka dziedāšanas svētki vēl tikai būs. Jo tā lielā kopības sajūta, kas mums ir šobrīd, tikai vēl veidojas. Cilvēki, kas strādāja pie šo svētku veidošanas, nevienu brīdi toreiz nedomāja,
Uztaisām kaut ko tādu, kas būs pēc 150 gadiem, pēc 300 gadiem. Viņi caur šo savu nodarbošanās svētku veidošanu kaut kādā unikālā veidā iemiesoja tā brīža latviešu sajūtu un kopējo sajūtu, līdz kurai visi bija nonākuši. Tā stāsta filmas režisors Māris Martinsons. Jā, latvieši 1873. gadā atradās krustcelēs. Viņiem vajadzēja kļūt vai nu par krieviem, bija uzsākta nežēlīgā pārkrievošanas politika, vai arī par vāciešiem. Bet piepeši te bija vairāki desmiti jaunlatviešu, labi situētu, izglītotu, kuriem visvieglāk būtu visam atmest ar roku un kļūt par augstu krievu ierēdni vai iekļauties vācu sabiedrībā, bet viņi pateica nē, mēs būsim latvieši, tā stāsta scenārija autors. Arī Dainis Ivāns pats esot iejuties tā laika cilvēka tēlā piedaloties filmēšanā, un viņš stāsta tā. Man tādas zināmas trīsas bija tajā brīdī, kad ieraudzīju tos pārģērbtos cilvēkus. Tie bija simti, gan koristi, gan tie, kas sēdēja skatītājos, gan arī ievērojami un pazīstami Latvijas cilvēki šodien, kas mums bija svarīgi, lai saprastu, ka atmoda nav beigusies. Tas bija mūsu cīņas sākums un padarīja Rīgu vienā mirklī par latviešu kultūras galvaspilsētu, stāsta Ivāns. Tāpēc, ka būtiska ir arī Rīgas dimdināšana, jeb dziesma, Rīga dimd, tā viņš skaidro. Var runāt par daudz dziesmām, kuras toreiz skanēja pirmo reizi. Tautas dziesmas, apdaras, bet viena dziesma, kas kā mūsdienās saka, bija īsts hits, kas skanēja visur. Šo dziesmu dziedāja iedami no stacijas, iedami pa ielām. Tas saturs toreiz bija pilnīgi cits. Mēs, latvieši, dimdinām Rīgu. Šī dziesma bija liktenīga latviešu tautai tādā tautas pašapziņas apjēksmes ziņā. Arī pirmā nopietnā politiskā diskusija par latviešu tautas nākotni saistījās ar šo dziesmu tieši no Rīgas dziesmu svētkiem. Dziedāšanas svētkus, uz ko Kronvalda Atis atbildēja un stāstīja tā. Mums nav jāpateicas ne lielkrieviem, ne vācu skolām, ne muižniecībai, ne Rīgas rātei, kuri mūsu daudzus gadsimtus ir bremzējuši un nav ļāvuši būt brīviem. Bet mums par svētkiem jāpateicās latviešu mātēm, kuras mums bija mācījušas latviešu valodu, un tēviem, kas nav ļāvuši to aizmirst, un jāpateicas mūsu latviešu garam. Un tagad nākamais projekts, ar ko es vēlos jūs iepazīstināt, tie ir jauno mūziķu meistarkursi, kuri jau notiek 15. reizi Latvijā, un mēs lepojamies šos kursus atbalstīt. Šī gada kursu lozungs bija jaunas balsis, jauna mūzika. Sajūsma par meistarkursiem no dalībnieku un meistarkursu vadītāju puses bija liela, un tiek jau plānoti arī nākamā gada kursi Siguldas mākslas skolā. Bet jaunas balsis, jauna mūzika bija plaša programma, kas cildināja latviešu koru mūziku, kā arī jaunos virzienus instrumentālajā un vokālajā mūzikā Latvijā un pasaulē šodien. Kursos esot piedalījušies 75 dalībnieki no Latvijas un ārvalstīm, kā arī jaunie mūziķi no 28 mūzikas vidusskolām. Tie koncertēja lielu deksmi un zinātkāri, kas iedvesmoja gan meistarkursu vadītājus, gan arī koncertu apmeklētājus. Meistarkursu galvenais mērķis ir latviešu jauno mūziķu profesionālās meistarības pilnveide, kas veicinās daudzos veidos, tā kā meistarklasēs, lekcijās, koncertos un dažādās nodarbībās. Kursu radošā vide arī veicina dalībnieku savstarpējo kontaktu veidošanos, iespējamai kopējai profesionālai muzicēšanai arī nākotnē. Šī gada meistarkursos esot notikušas 15 meistarkursu vadītāju un dalībnieku bez maksas koncerti un lekcijas, kuras apmeklēja skatītāji no Siguldas, Rīgas un citām pilsētām. Vairākos dalībnieku koncertos un arī noslēguma koncertā meistarkursu vadītāji koncertēja kopā ar jaunajiem dalībniekiem, kas radīja mākslinieciski aizraujošus un spilgtus rezultātus. Šo kursu laikā kompozīcijas meistarklasēs tapa arī 8 jauno komponistu kompozīcijas, kuras meistarkursu vadītāji un dalībnieki pirmatskaņoja īpašajā jauno komponistu koncertā. Tapa arī meistarkursu avīze, kurā dalībnieces un jaunās muzikoloģijas koncertu recenzijas un intervijas ar meistarkursu vadītājiem un dalībniekiem. Tās jūs varat atrast arī viņu mājaslapā. Meistarkursos ar savu pieredzi dalījās izcili lektori un mācību spēki no 8 dažādām valstīm. Šajā fotogrāfijā vēl ir redzama daļa no mācību spēka un organizētājiem
un arī pievienotajā link šajā lapā varēsiet atrast meistarkursu avīzi, kurā varēsiet sīkāk palasīt par kursu norisi. Priecājamies, ka varējām šo projektu atbalstīt atkal. Uzvilkt Latviju. Šovasar bija tiešām viens no visinteresantākajiem muzeju un pētniecības centra latviešu pasaulē pasākumiem, kas nebija tikai izstāde, bet gan plašāks projekts par latviešu tautstērpiem pasaulē. Un izstādē pašā Uzvilkt Latviju fiziski bija aplūkojami 40 ārzemju latviešu tautstērpi un to valkātāju un darinātāju stāsti. Vērienīgā izstāde bija skatāma šī gada 9. jūnijā līdz 2. septembrim Latvijas Nacionālajā bibliotēkā. Muzeja darbinieki izstādi veidoja vairāk kā 2 gadus, un tajā tika izstādīti tautstērpi no Eiropas, Austrālijas un abām Amerikām, kā arī 2 tautstērpi, kas tika atvesti no Krievijas ar grūtībām no Bašķīrijas un Omskas šogad par spīti Ukrainas kara pārtrauktajiem sakariem. Uzvilkt Latviju tautstērpu eksponātu vidū ir bēgļu gaitās līdzi paņemti tērpi no kara materiālu pārpalikumiem, bēgļu nometnēs veidoti tērpi, trimdā paši darināti un no paudzes paudzē nodoti tautstērpi. Daļa izstādes tērpi ir paši rokām, trūcīgos apstākļos darināti un apliecina to gatavotāju izdomu. Krekls no izpletņu zīda, bruņķi no pārkrāsotas segas, saktas no lidmašīnu stikla un rotas no ūdens boileru kapara. Turpretīm citi izstādītie tautstērpi apliecina latviešu daļabatniecības meistarību un daudzveidību. Dziesmu svētku laikā izstādi apmeklēja īpaši daudz ārzemju latviešu, tā labāk iepazīstot savu kultūras mantojumu, bet, kā redziet, izstāde vēl nav beigusies, jo muzeja darbinieki ir apkopojuši materiālus no izstādes digitālā formātā šajā mājaslapā, kas nodrošinās izstādes satura bezmaksas un bez termiņa pieejamību latviešiem visā pasaulē, gan latviešu, gan angļu valodās. Pirmā saite šajā slīdītē ir tautstērpi. Izstādi papildināja arī dažādi publiski pasākumi, kuratoru ekskursijas, tautstērpu darinātāju un valkātāju stāstījumi, sarunu biedri, kā arī tematiskas lekcijas, kur ieraksti pieejami izstādes mājaslapā, kas ir otrās saitītē šai slīdītē. Tāpatās arī Instagram @Uzvilkt Latviju joprojām publicē tautstērpu valkātāju iesūtītos stāstus, tā kā arī tu vari vēl dalīties ar savu tautstērpu stāstu izstādē. Pievieno savu tautstērpu stāstu krājumā, mājaslapā, glabātiem ārzemju latviešu tautstērpiem, to darinātāju un valkātāju stāstiem. Iesūti vēl savu tautstērpu stāstu. Tas nav par vēlu. Vakars bez Jura Kronberga bija jau skanējis dziesmu svētkos Minnesotā pagājušā gadā, bet tika tik labi novērtēts un tik publikas iemīļots, ka rīkotāji to vēlējās atkārtot un papildināt arī Latvijā. Tas tika norganizēts folklubā Ala pagrabā Latvijas dziesmu svētku laikā. Režisori Māra Pelēce un Corey McLeod to veiksmīgi izpildīja Latvijā, pieturoties pie raides programmas gan dzejas, gan mūzikas, kurā lietoja Jura Kronberga dzeju. Tādēļ arī nosaukums Vakars bez Kronberga. Izpildītāji arī tikpat daudzveidīgi un no vairākiem kontinentiem. No Zviedrijas Stokholmas spēlmeņi, arī dzirdēti Minnesotā. No ASV Adam Zoll, dalībnieki Eriks Kīns un Arturs Rūsis, kuriem piebiedrojās grupas Akacis dibinātājs un basists Gatis Gaujinieks. Īsfilmas par dzejnieku rādīja režisora Māra Pelēce, pazīstama ar savu dokumentālo filmu Valiants, un dzejas deklamēja gan saimnieks McLeod, gan arī Rīgas jaunā teātra aktrise Gune Zariņa. Ar gitāru viņu pavadošu savā laikā Eiropas latviešu apvienības priekšsēdim Kristavam Grasim. 60. gadu beigās un 70. gadu sākumā latviešu un zviedru jaunieši Jānis, Juris, Pāvils, Ieva un Brita dibināja tādu grupu Dundurs, kas spēlēja popdziesmu cover versijas, kam gan Juris Kronbergs, gan arī citi grupas dalībniekiem pierakstīja latviešu tekstus. Tapa arī vairākas pašas atcerētas dziesmas tajā laikā. Un paralēli Dunduram tikai 1 gadu, toties jo spilgti darbojās Prusaku ansamblis, kurā spēlēja arī pats Juris Kronbergs. Bet šodien Jura Kronberga vakarā bungas, flauta, akordeonu, cītaru, mandolēnu spēlēja Stokholmas spēlmaņi, kas jau vairākus gadus Stokholmā kopja latviešu danču tradīciju. Tomēr šī vakara dēļ
Pārmaiņas pēc iemācījušies uzspēlēt gan šo to no Dundura, gan arī Prusaku ansambļa repertuāra dziesmas. Un tā pasākumā spēlmeņiem pievienojās arī daži īstā un oriģinālā Dundura dalībnieki, kā arī pazīstami Latvijas muziķi, piemēram, Juris Kulkovs no ansambļa Pērkons, esot bijis superjauks vakars. Un tagad tālāk pie filmām. Gadskārtējais Ņujorkas Baltijas filmu festivāls šogad novembrī atgriežās turpinot savu tradīciju. Ņujorkas skatītājiem piedāvājot labākās Baltijas reģiona filmas, un Latviešu fonds ir ļoti lepns, ka varam šo festivālu atbalstīt. No 8. līdz 12. novembrim Scandinavia House Ņujorkā notiks klātienes seansi un pasākumi. Tiešsaites versija no 10. līdz 19. novembrim atkal būs pieejama skatītājiem visā ASV, izmantojot straumēšanas platformu Elevent. Festivāla dibinātājs Daris Dēliņš saka, mēs esam pagodināti, ka nonākam pie 6. festivāla rīkošanas ar tik labu atbalstu no skatītājiem Ņujorkā un ASV un no tik daudzām baltiešu organizācijām. Viņi gaida kuplu skaitu auditorijā, tā kā pievienosimies viņiem un atbalstīsim. Latviešu fonds jūs aicina. Pēc daļiem pēdējiem gadiem, kas raksturīgi lielajām pārmaiņām un nenoteiktībai, ir ļoti svarīgi atcerēties prieku un brīnumu, ko rada kopīga filmu skatīšanās uz lielā ekrāna, un kinospēku, kas mūs pārceļ uz citām pasaulēm, iepazīstina ar jaunām idejām un perspektīvām un aizdedzina mūsu iztēli, tā raksta festivāla rīkotāji. Kā iepriekšējos gados, festivālā piedalīsies filmu režisori no Latvijas, Igaunijas un Lietuvas, un šis ir lielākais Baltijas filmu festivāls ASV un vienīgais Baltijas filmu festivāls ārpus Eiropas, ko kopā atbalsta Latvijas, Igaunijas un Lietuvas nacionālie kino centri. Bet runājot par filmu festivāliem, gribu jūs arī iepazīstināt ar filmu festivālu Bostonā. Bostona arī atkal rīko Baltiešu filmu festivālu. Tas gan tikai notiks vēl, un tas būs 2024. gada martā Emerson Paramount centrā. Tas būs jau 5. ilgadējs Baltijas filmu festivāls Bostonā, un 3 dienas prezentēs jaunākās godalgotās filmas no Igaunijas, Latvijas un Lietuvas. Pasaules līmeņa spēlfilmas un dokumentālās filmas visām paaudzēm piedāvā unikālu iespēju iepazīt baltiešu dvēseli, radošu, reflektējošu un dumpīgu. Organizētāji ir The Baltic Film Committee un The American National Latvian League sadarbībā ar Arts Emerson. Kā redziet, šajās slīdītēs aizgājušajā pavasara festivālā Latvijas filmām Janvārs un Mamma, vēl smaida, bija pirmizrāde, bet šī jaunā gada filmu saraksts vēl nav zināms. Latviešu fonds gandrīz vai katru gadu ir atbalstījis Bostonas festivālu un ceram arī turpināt to darīt. Lūdzu, sekojiet līdz šim festivālam viņa mājaslapā, kur būs iespējams jau novembrī redzēt filmu sarakstu un biļetes festivāla apmeklēšanai sāks pārdot 6. februārī. Bostonas festivāls ir arī pieejams visiem, kas vēlas to apmeklēt virtuālā formātā, tā kā atbalstīsim latviešu kino un pieslēgsimies Bostonai virtuāli, ja nedzīvojam tuvumā. Sirsnīgi iesakam! Dzīve pie jūras 100 gadas griezumā ir vēl viens mūsu atbalstīts projekts, par ko gribam pastāstīt. 2023. gada augustā Jūrmalciemā notika etnogrāfiska ekspedīcija. Vides antropoloģis Centrāla Eiropas Universitātes asociētās profesors Gundras Aisters vadībā, kurā tika vākti materiāli par piekrastes zvejnieku kultūru vēsturisko un kulināro mantojumu ekoloģisko pārmaiņu laikos projekta Dzīve pie jūras 100 gadus griezumā ietvaros. Sociālās antropoloģijas studenti un mācību spēki kopā ar Latvijas mutvārdu vēstures pētnieku un dzīves stāstu koordinātoru Gintu Elksni intervēja piekrastes zvejniekus un viņu ģimenes locekļus, zivs saimniecības ekspertus un vietējā turisma speciālistus. Tika veikti arī līdzdalīgie novērojumi, piedalīties gan piekrastes zivju monitoringā, gan arī zivju zupas vārīšanā un bušu kūpināšanā kopā ar zvejniekiem un viņu ģimenēm. Tas bija ļoti interesants pasākums, par ko varat lasīt vairāk internetā. Dokumentālo filmu režisore Dzintra Geka pat laban apkūpo un kopā ar savu komandu strādā pie filmas Pēckara bērni, kuras galvenie varoņi dzimuši pēckara gados, pagājušā gadsimta 40. gadu nogalē. Kopumā ir plānots intervēt vismaz 60 personāžu. Šo ļaužu dokumentālus stāstus fiksēt
režisori motivējuši kāda viņas dzīves epizode. Viņa stāsta tā: reiz ikdienas skrējienā mani apturēja mazmeita un pavaicāja, kas bija mani vecāki, kā es esmu uzaugusi. Es domāju, kas notiek, vai tiešām viņai neviens nebija stāstījis par senčiem, par to, ka mans tēvs bija nacionālais partizāns, kas tika notiesāts uz 25 gadiem. Tātad, mans mērķis ir sagatavot intervijas par saviem laika biedriem. Tā ir paudze, kurai šobrīd ir 70 gadu, un lielu daļu varoņu pazīstu jau kopš jaunības. Tā stāsta Patri Dzintra Geka. Gaidīsim filmas rezultātu. 9. diasporas amatieru festivāls Laipa vēl tikai notiks San Francisco, un Latviešu fonds to šogad arī atbalsta ar līdzekļiem. Pagājušā gada festivāls bija Oslo, un tur piedalījās 8 amatieru teātri. Festivālā aktieri spēlēja latviešu autoru lugas un varēja piedalīties ar skatuvi saistītās, taču tematiski atšķirīgās meistarklasēs. Tās vadīja teātru profesionāļi no Latvijas. Festivāls parasti noris ļoti draudzīgā un ģimeniskā vidē, dalībnieki viens otru atbalsta un iedrošina, un festivāls Laipa ir arī unikāls notikums ar to diasporas amatieru teātriem, ka tas ir ceļojošs. Katru gadu to organizē kāda no diasporas amatieru teātriem. Nosaukumu Laipa festivāls ieguva tā 2. gadā, toreiz tas norisinājās Latvijā, Birzgalē, pie amatieru teātra Laipa. Tā nu jau 8 gadus šis festivāls nes šo skanīgo latviešu vārdu, un it kā Laipa, kas savieno tos, kuri mīl teātri, kuri turpina kopt latviešu kultūras tradīcijas arī svešumā. Savukārt, Birzgales amatieru teātris Laipa ir vienīgais teātris no Latvijas, kas piedalās šajā festivālā. Un pēdējais projekts, par ko gribu pastāstīt, jau iesākās 2021. gada nogalē, kad biedrība Danču krātuve laida klajā lielāko Latvijā dejojamo danču burtnīcu kolekciju e-burtnīcu formātā. Tā ir brīvi pieejama ikvienam danču kultūras lietotājam platformā dančukrātuve.lv. Tas bija aptuveni 5 gadu ilgs pētniecības darbs, apzinot un apkopojot informāciju, filmējot un ieskaņojot mūziku. Daudz danči, ko latvieši dejojuši jau pirms vairākiem 10 gadu un vēl senāk, tagad skatāmi un klausāmi vienviet internetā. Latviešu fonds atbalstīja jau šo pirmo izdevumu un tagad ar prieku atbalsta nākamo izdevumu, kas papildina pirmo danču burtnīcas izdevumu. Vairāk par danču krātuves jaunumiem varat uzzināt mājaslapā, un augšējā stūrī arī redzams ir galvenais idejas īstenotājs un vadītājs Sandis Zučiks. Paldies, Sandi, tev par darbu! Un ar to es arī šodien slēgšu šo ziņojumu un nodošu stafeti citiem Latviešu fonda biedriem. Paldies par jūsu uzmanību un tiksimies atkal nākamā gada pilnsapulcē. 2021. gada nogalē biedrība Danču krātuve laida klajā lielāko Latvijā dejojamo danču burtnīcu kolekciju e-burtnīcu formātā, kas ir brīvi pieejama ikvienam danču kultūras lietotājam platformā dančukrātuve.lv. Tas toreiz bija aptuveni 5 gadu ilgs pētniecības darbs, apzinot un apkopojot informāciju, filmējot un ieskaņojot mūziku. Daudz danči, ko latvieši dejojuši jau pirms vairākiem 10 gadu un vēl senāk tagad skatāmi un klausāmi vienviet internetā. Latviešu fonds atbalstīja šo pirmo izdevumu un tagad ar lielāko prieku atbalsta arī nākamo izdevumu, kas jau papildina pirmo danču burtnīcas izdevumu. Vairāk par danču krātuves jaunumiem varat uzzināt viņu mājaslapā, un augšējā stūrī arī ir redzams galvenais idejas īstenotājs un vadītājs Sandis Zučiks. Ar to es arī slēgšu šo savu ziņojumu un nodošu stafeti nākamam ziņojumam no mūsu Latviešu fonda. Lūdzu, sekojiet mūsu darbam sociālos medijos un turpiniet atbalstīt Latviešu fonda darbu. Paldies jums liels! Uz redzēšanos nākamgad!